Sākam. Tā gaisma. Sākam! Jā, gaisma ir skaņa. Jā, labi. Tā, ko man jāsaka? Paldies. Tā. Kas esmu? Tātad sākam. Kas es esmu? Esmu Lācis Alfijs. Baltais lācis labākajos gados, jo jebkurš gads man ir labāks par iepriekšējo. Lai labāk izprastu, kas esmu par zvēru, lācis taču, tātad, lai labāk izprastu, kas esmu par zvēru, kurš tekstu rakstīja? Tātad, lai labāk izprastu mani, sāksim ar bērnību. Teikšu godīgi, man bija grūta bērnība. Domāju, ka tev būtu tāpat, ja tu būtu vienīgais baltais lācis. Tāpat kā dažu lāceņu raustīšanai aiz astēm, manuprāt, arī manis apcelšana bija tikai pārējo greizsirdības izpausme. Pārfrazējot Orvela teikto, visi zvēri ir īpaši, bet daži ir īpašāki par pārējiem. Ja citiem nācās klepot vai šķaudīt, lai pievērstu uzmanību kafiju. Paldies, Inesīt! Tātad, ja citiem nācās klepot, lai šķaudīt, lai pievērstu sev uzmanību, tad man pietika tikai parādīties. Tas strādā arī tagad. It īpaši cilvēku pārpildītā stacijā vai lielveikalā. Bet, kā jau saka, kas mūs nepadara populārus, vismaz padara stiprākus. Mana kažoka krāsai ir neskaitāmas priekšrocības. Vasarā nav tik karsts. Ziemā, spēlējot paslēpes, mani nevar atrast. Tas ir liels pluss, izņemot gadījumus, ja pats neesi apmaldījies. Jā, gadās arī tāpat lācim. Bet viens no galvenajiem iegūmiem, neviens mani nav nosaucis par brūno lāci. Tas ir arī viens no maniem motīviem. Moto. It visā saskarīt pozitīvo. Viss.